Sveiki, labdien, Rīga Shop! Tad es pastāstīšu ātri atbildot uz šo te, ko es varu uztaisīt. Es izveidoju jau uzreiz Facebook lapu gan ar logo, gan vāka bildi, kurus tad arī caur Facebook lapu tad arī šeit ļoti efektīvi var reklamēt. Konkrēti parādīšu uzreiz. Var izvēlēties, tā kā es ierakstīju jūsu adresi, var izvēlēties apkārtni, cik tālu, vai tur 20 jūdžu, vai cik liela apkārtmēra. Es domāju, ka var jau arī likt visu Latviju, pilnīgi vienalga. Tad potenciālā mērķa auditorija jums noteikti apmēram ir zināma, no cik gadiem līdz cik gadiem jūsu internetu veikalā iepērkas. Noteikti šeit 65 plus nebūs, uzlikt tur kaut kādi, 45, varbūt tās arī vairāk. To jūs pateiktu, cik ir tas gadu skaits. Tātad dzimums, vīrieši noteikti kā abi 2. Intereses atsevišķi es arī nenodalītu, jo jebkurš var iepirkties tur principā. Run promotion un Instagram, tad noteikti arī Instagrams noderētu. Es taču nebija laikam Instagrams noderētu, un tad tālāk. Te labajā pusē uzreiz var redzēt, kā tā reklāma izskatītos. Piemēram, teksts tur jūsu interneta veikals Rīgā. Un tad te var jebko rakstīt, ko vien vēlaties. Un tad tā reklāma parādās arī šādi te uz ekrāna cilvēkiem no telefona, un Instagramā viņa šādi parādītos. Tad cilvēks uzkliko virsū uz šīs te, un viņu pat aizved uz mājaslapu, uz internetu veikalu, uz šejieni. Var uzlikt konkrētu linku, uz kuru tieši sadaļu aizved, vai uz pirmo lapu un tā. Tad tālāk, tad arī rekur parādās budžets, kad ir uzlikts reklāmas bildīte, reklāmas teksts, tad budžets var izvēlēties, piemēram, 5 eiro, var arī likt 1 eiro, tas dolāros te ir, bet apmēram līdzīgi. Te uzreiz blakā ir parādīts, cik cilvēku, ja pa 5 eiro dienā liek, tad sasniegs 8000 līdz 21 000 cilvēkus dienā. Tik daudz cilvēkiem parādīsies jaunumus lejā, tajā timelainā, parādīsies šī te bilde, un tad jau viss ir atkarīgs, kāda būs tā bilde, kāds būs tas teksts. Ātri parādīšu piemēru, kuru, piemēram, viens klients Andris.lv, tāds nosaukums ļoti vienkārši, bet viss ir ļoti atkarīgs, kā to pasniedz, jo mūsdienās, piemēram, tas skaits bija ļoti liels apmeklējumiem, jo ir cilvēku vajag apstādināt. Mēs visu laiku tīnam uz leju, tīnam Facebook tos jaunumus, un mūsu uzmanību kaut kas pievērš, šis te pavisam noteikti nepievērš uzmanību. Tā viņi darbojās pirms tam. Pēc tam es ieliku tādu bildīti ar mazu meitenīti, kur skatās pa logu, un ir tas aicinājums. Un tad šim jau bija ļoti labi rezultāti. Tur kaut kādi 150 cilvēki iegāja viņu mājaslapā no šī te viena. Un ar šo arī līdzīgi. Ļoti daudz cilvēku. Tāpēc tas ir tas, ko es saku, ļoti būtiski, kā izskatīsies. Jo šādi, ja piemēram būtu šāda bildīte, šī te bilde, nekādā ziņā neapstātos cilvēks. Cilvēki reklāmas negrib redzēt savā izklaides portālā. Jo Facebooks ir izklaides portāls, un nekādā ziņā negribu redzēt reklāmas, un tāpēc tas arī citi. Ja tas ir kaut kas piesaista uzmanību, kaut kas foršs un tā, labi. Tas ir skaidrs, ka tas jātaisa ir skaisti pilcīgi. Un te par katru var redzēt, piemēram, 20 eiro dolāri liek dienā, tad var sasniegt pat 19 000 līdz 51 000 cilvēku. Un tas ir milzīgs skaits un par ļoti lētām naudām. Nereāli vispār 10 reižu lētāk nekā jebkur citur internetā. Tāpēc Facebooks ir labākais mārketinga rīks pasaulē, un tāpēc to arī cilvēki izmanto. Tālāk to var uzlikt, piemēram, 5 eiro katru dienu uz 7 dienām, vai arī konkrēti tur tikai uz 1 dienu, un cik jau gribās. Pilnībā tās te arī var pāreksperimentēt ar 1 tikai, un tad ar to 1 tur 2500 līdz 6000 cilvēku sasniedz. Var likt arī, piemēram, 100, un tad katrs uzreiz no tā atšķirās, cik tie cilvēki tiks sasniegti. Un tādā veidā var cilvēkus sūtīt uz mājaslapu.
Un es to visu varu izdarīt, gan papildus arī izveidot visus pārējos kontus un darboties. Tā kā, ja jūs tas interesē, tad par to lādētāju es jau viņu nopirku citā vietā, kurā man atbildēja Facebookā, Eiroshops vai kaut kurš. Tas arī, Facebooks arī ir tik ļoti labs, ka mēs dzīvojam Facebookā. Un komunicēt, ja mēs ar visiem draugiem komunicējam Facebookā, Messengerī, tad arī ar to, kur mēs iepērkamies, gribas, lai viss ir vienā vietā. Un šeit es uzreiz uzrakstu sveiki, un tur jābūt arī kādam cilvēciņam, kurš arī uzreiz atbildēs. Un ļoti cilvēkiem patīk tieši Facebookā sazināties un Facebookā sekot un skatīties, kādas ir cilvēku atsauksmes. Tas ļoti uzlabo to visu tēlu un visu darbību. Tā kā gaidīšu atbildi, un varbūt tās būtu vērti, ja jūs varētu norēķināties naudas veidā vai arī kādu citu preci izvēlēties, jo lādētājs esmu nopircis jau. Un tad gaidīšu ziņu. Pagaidām tā. Čau!